Pievērsiet īpašu uzmanību šiem attēliem. Jūs skatāties Ukrainas drona infrasarkano ierakstu lidojuma laikā dziļi Krievijas teritorijā. Tagad pievērsiet uzmanību, kad kamera pietuvojas. Vai redzat tos tumšos punktus, kas izkaisīti pa fizelāžu, pa spārniem? Tie ir caurumi. Desmitiem no tiem. Šis drons tika sašauts. Tas tika trāpīts. Nav iespējams precīzi zināt, vai tā bija pretgaisa uguns, vai arī krievu karavīrs uz zemes izšāva savu automātu gaisā, vai arī abi varianti kopā. Bet galvenais ir šāds. Viņam vajadzēja būt nokritušam. Lielākā daļa pasaules dronu nokristu. Šis te nē, un tas turpina lidot taisni, stabili. It kā tie caurumi nenozīmētu pilnīgi neko. Tas ir absurdi. Tas ir tāds attēls, kur tu skaties 2-3 reizes pēc kārtas, mēģinot saprast, uz ko tu skaties. Jo šāda lieta pēc jebkuras pasaules gaisspēku rokas grāmatas būtu jābūt sadragātai uz zemes. Bet tā nav, tā lido. Kad šis video kļuva populārs, reakcijas bija vienprātīgas. Komentāri krājās. Tas ir briesmonis. Izskatās pēc Šveices siera, bet turpina lidot. Tas uzņēma pretgaisa ugunslietu tā, it kā tas būtu nekas. Bet stāsts, kas slēpjas aiz tā, ir vēl dīvaināks nekā tas, ko tu tikko redzēji. Jo šim dronam nevajadzētu eksistēt. Un, lai saprastu, kā tas eksistē un kāpēc tas spēj darīt to, ko dara, ir jāuzdod neērts jautājums. Jautājums, uz kuru tikai daži rietumu militārie analītiķi vēlas atbildēt skaļi. Un ja priekšrocība mūsdienu karā vairs nepieder bagātākajai pusei? Šim dronam ir vārds. To sauc E-300 Enterprise. Un šeit sāks daļa, ko neviens negaidīja, jo E-300 nav militārās industrijas milža izstrādājums. Tas nav radies slepenā pētniecības centrā. Tas nav dzimis no Ukrainas valdības programmas ar ieguldītiem miljardiem dolāru. To uzbūvēja Aerodrone, neliels uzņēmums, kas dibināts 2018. gadā. Un pirms kara Aerodrone neražoja ieročus. Tā neražoja militāro aprīkojumu, tā neražoja pat izlūkošanas dronus. Aerodrone ražoja lauksaimniecības dronus. Tos, kas izsmidzina pesticīdus uz laukiem. Tā bija tik mazpazīstama kompānija, ka ļoti maz cilvēku Ukrainā zināja par tās eksistenci. Paši produkti nebija pieprasīti, ne mājās, ne ārpusē. Un tieši šis mazais, aizmirstais, ārpus uzmanības esošais uzņēmums beigās uzbūvēja viena no izturīgākajiem un bīstamākajiem droniem visā šajā karā. Bet ir vēl kas vēl absurdāks, jo E-300 netika izstrādāts no nulles. Patiesībā tas ir pielāgojums. Bāze ir neliela civilā lidmašīna, ko sauc par Skyranger Swift. Viegls sporta lidaparāts. Tāds lidmašīnas tips, ko amatieru piloti izmanto, lai lidotu nedēļas nogalēs. Ukraiņi paņēma nelielu izklaides lidmašīnu, izņēma pilotu, piepildīja to ar elektroniku, piepildīja ar sprākstielām un nosūtīja lidot 1700 km Krievijas iekšienē. Lai saprastu, kāpēc tas notika, ir jāatgriežas kara sākumā. 2022. gada februārī, kad Krievija iebruka Ukrainā, Ukraiņiem bija milzīga problēma. Viņiem nebija iespēja uzbrukt dziļi Krievijas teritorijā. Ukrainai bija artilērija, bija tuvās darbības raķetes, bija taktiskie droni, ko izmantot frontē, bet, lai sasniegtu mērķus simtiem vai tūkstošiem kilometru dziļi Krievijas teritorijā, viņiem gandrīz nekā nebija. Rietumu sabiedrotajiem bija tāls darbības raķetes, kas varētu paveikt šo darbu, bet viņi atteicās šos ieročus piegādāt. Un kad beidzot tās piegādāja, ierobežoja to izmantošanu. Nedrīkstēja uzbrukt Krievijas teritorijā, nedrīkstēja mērķēt uz šo, nedrīkstēja mērķēt uz to. Ukrainai uzbruka valsts kontinenta lielumā. Ar saviem svarīgākajiem mērķiem, kas bija aizsargāti ar 1000 kilometru attālumu. Un tai bija aizliegts dot pretriecienu tur, kur tas sāpēja visvairāk. Tāpēc risinājumam bija jārodas no iekšienes. Un tieši šajā vakumā ienāca Aerodrone. Uzņēmums nesāka no nulles. Kopš 2015. gada uzņēmums izstrādāja dronus ar ievērojamu kravnesību. Sākumā lauksaimniecībai, vēlāk civilai piegādei. 2017. gadā tika izlaists prototips, kas spēja nest 60 kg.
Un šī pieredze, gadus pirms kāds vispār domāja par karu, izrādījās vērtīgākais aktīvs, kāds uzņēmumam bija. Jo inženierijas ziņā nest 60 kg pesticīda nav tik atšķirīgi no 60 kg sprāgstvielas nešanas. Kad sākās karš, Aerodrone paņēma to, ko jau prata darīt, un izvērsa plašākā mērogā. Viņi paņēma ultravieglo Sky Ranger Swift, pastiprināja tā konstrukciju, lai izturētu lielāku svaru, uzstādīja papildus degvielas tvertnes, lai palielinātu darbības rādijus, un aprīkoja lidmašīnu ar visu nepieciešamo, lai tā varētu lidot patstāvīgi. Attālināt vadību ar satelīta starpniecību, autonoma navigācija, datu pārraide reāla laikā. Rezultāts bija E300 Enterprise, kraunasība līdz 300 kg. Autonomija no 8 līdz 12 stundām gaisā. Pieticīgs kreisēšanas ātrums 130 km/h. Oficiālais darbības rādijus no 800 līdz 1500 km. Un ar samazinātu kravu vienvirziena misijām ir ziņots par lidojumiem, kas tuvojas 3000 km. Lai sniegtu kontekstu, tas ir lielāks darbības rādijus nekā daudziem rietumu spārnotajiem raķetēm. Un šeit ir informācija šo specifikāciju ietvaros, kas šķiet nenozīmīga, bet izrādīsies viena no svarīgākajām visā projektā. Paskaties vēlreiz uz kreisēšanas ātrumu. 130 km/h. Tas ir ārkārtīgi lēni. Tik lēni, ka šķiet, ka tā ir projektēšanas kļūda. Parasts militārais lidmašīna lido 3, 4, 5 reizes ātrāk. Un tomēr tieši ar šo ātrumu Aerodrone nolēma saglabāt E300. Iemesls? Paturiet šo jautājumu prātā. Atbilde parādīsies vēlāk šajā video, un kad tā parādīsies, tā mainīs to, kā jūs skatāties uz šo visu ierīci. Ir vēl viena interesanta detaļa par šo projektu. E300 Aerodrone sākotnēji prezentēja kā kravas transporta dronu. Tas bija domāts, lai piegādātu detaļas frontē, evakuētu ievainotos un nogādātu apgādi. Dziļās uzbrukuma versija parādījās vēlāk un tika izstrādāta ātri. 2023. gada martā Aerodrone parakstīja līgumu ar Ukrainas aizsardzības ministriju. Sērija veida ražošana sākās. Un mazāk nekā gadu vēlāk E300 sāka parādīties vietās, kur Krievija zvērēja, ka nekad netiks uzbrukts. 2024. gada 2. aprīlis. Tatarstām, Krievija. 1300 km no Ukrainas robežas. Šāda veida vietas kara rokas grāmatās sauc par stratēģisko dziļumu. Reģions, kas ir tik tālu no frontes, ka Krievi uzskatīja par neiespējamu, ka jebkurš Ukrainas uzbrukums varētu tur nonākt. Lai trāpītu Tatarstānā, bija jāšķērso visa Krievijas rietumu pretgaisa aizsardzības sistēma. Jāaiziet cauri radariem, jāaiziet cauri iznīcinātāju bāzēm, jāaiziet cauri Krievijas rūpnieciskajai sirdī. Neviens Tatarstānā neticēja, ka viņi ir apdraudēti. Un tieši Tatarstānā, Jeļabugas pilsētā, teritorijā, kas pazīstama kā Jeļabugas īpašā ekonomiskā zona, Krievija bija uzbūvējusi kaut ko ļoti vērtīgu savai kara mašīnai – dronu rūpnīcu. Ne jau jebkādu rūpnīcu, to rūpnīcu. Tieši tur Krievija sāka industriālā mērogā montēt dronus Shahed 136, kurus Krievi pārdēvēja par Geran 2, kas tiek palaisti katru nakti pret Ukrainas pilsētām. Tie droni, kas dūts kā mopēdi un ietriecās dzīvojamo māju ēkās, elektrostacijās, slimnīcās. Jeļabugas rūpnīca bija šīs mašīnas centrālais zobrats. Tajā 2. aprīļa rītā, ap 6 no rīta, tas mainījās. Drošības kameras un vietējie iedzīvotāji nofilmēja notikušo. Kaut kas parādījās Jeļabugas debesīs. Tas nebija raķete. Tas nebija iznīcinātājs. Tā bija maza lidmašīna, kas lidoja viena pati, zemu, lēni. Tie, kas redzēja no attāluma, domāja, ka tas ir ultralaids. Jebkurš, kurš bija apmaldījies. Varbūt problēma ar maršrutu. Tā nebija. Tas bija Ukraiņu drons. Bezpilota. Tiešā maršrutā. Lidoja jau vairākas stundas gandrīz taisnā līnijā, šķērsojot visu Rietumkrievijas teritoriju, netiekot pārtverts. Dažu sekundžu laikā tas nira tieši rūpnīcas kompleksā. Sprādziens bija pietiekami spēcīgs, lai to dzirdētu visā pilsētā.
Pirmo reizi šī kara vēsturē Krievija tika uzbrukta vairāk nekā 1000 km attālumā no robežas. Un tas nebija rietumu stārnotās raķetes uzbrukums. Tā nebija dārga, sarežģīta importēta ierocis. Tas bija kaut kas, kas nejaušam vērotājiem izskatījās pēc nelielas izklaides lidmašīnas. Par operāciju atbildību uzņēmās Ukrainas militārā izlūkošana. Un Ukrainas valdība īpaši uzsvēra vienu konkrētu lietu. Neviena rietumu ieroča netika izmantota. Tas viss bija vietējās ražošanas, Ukrainas tehnoloģija, ieskaitot dronu, kas nolidoja 1300 km. Šīs drons bija pārveidots civilais ultravieglais lidaparāts, kas tika pārvērsts par ieroci. Dažas atklātu avotu analīzes to identificēja kā saderīgu ar E300 Enterprise. City, piemēram, līdzīgs modelis, kas balstīts uz Aeroprakt A22. Jebkurā gadījumā tas iezīmēja pirmo reizi, kad šāda veida platforma, civilie lidaparāti, kas pielāgoti kā tālas darbības ieroči, sasniedz mērķi Krievijas dziļumā. Un E300 kļuva par pazīstamāko šīs jaunās kategorijas pārstāvi. Uzbrukums Jeļabugai bija tikai sākums. Turpmākajās nedēļās Krievija atklāja, ka tās drošais patvērums vairs nepastāvēja. E300 un citi Ukrainas tālas darbības droni, kas parādījās pēc tam, sāka sasniegt arvien dziļākas vietas Krievijas teritorijā. Ielabugas rūpnīca, kas tika uzskatīta par neaizskaramu, kļuva par atkārtotu mērķi. Tā tika atkal trāpīta 2025. gada maijā un atkal 2025. gada jūnijā. Krievijas šaheda ražošanas jauda, kurai vajadzēja sasniegt 8000 vienību gadā, sāka regulāri ciest no pārtraukumiem. Taču uzbrukums, kas visvairāk šokēja militāros analītiķus, vēl tikai bija priekšā. 2025. gadā Ukrainas lidmašīna tipa droni pacēlās no Ukrainas uz austrumiem, šķērsoja Krievijas robežu, lidoja 100 km dziļi Krievijas teritorijā, pāri reģioniem, kur Krievi zvērēja, ka viņu pretgaisa aizsardzība ir necaurējama, un turpināja lidot tālāk. Kad tie beidzot nira pret mērķi, tie bija nolidojuši apmēram 1500 km, viena no dziļākajām iekļūšanām Krievijas teritorijā, kāda jebkad reģistrēta. Mērķis bija Gazprom Neftehim Salavat, milzīgs naftas ķīmijas komplekss Baškortostānā, reģionā pie Urāla kalnu pakājas, Krievijas Eiropas teritorijas beigās. Vieta, kur neviens militārais analītiķis nespēja iedomāties, ka Ukrainas drons varētu sasniegt. Krievijas analīzes šo un citus tālu darbības rādījus uzbrukumus īpaši piedēvēja E300 Enterprise ar ziņojumiem, kas dažās misijās lējas aptuveni 1700 km lidojumus. Un vai atceries to jautājumu, kas palika neatbildēts iepriekš? Par to, kāpēc aerodronu uzstāja uz tik lēnu kreisēšanas ātrumu tikai 130 km/h? Te ir atbilde. Mūsdiena pretgaisa aizsardzības radari pārsvarā ir Doppler tipa. Tie darbojas mērot frekvences izmaiņas, ko atstaro kustīgi mērķi. Jo ātrāks ir mērķis, jo skaidrāks ir tās signāls radarā. Taču pastāv apakšējā robeža. Kad kaut kas lido pārāk lēni, radars mēdz to filtrēt kā troksni, kā putnu, kā vēja aizpūstu lapu, kā neko. E300 izmanto šo iespēju. Tas lido tieši tajā ātruma diapazonā, kas mulsina radarus. Tā ir gandrīz kā spoka signatūra, kaut kas, kas tur ir, bet detekcijas sistēmas ir ieprogrammētas to ignorēt. E300 lēnums nav trūkums, tā ir priekšrocība. Krievijas reakcija, beidzot to saprotot, bija mēģināt pielāgoties. 2025. gada oktobrī Ukrainas avots sāka ziņot par izmaiņām Krievijas uzvedībā. Krievijas gaisa telpās sāk parādīties mazi pārtvērēji droni, kas īpaši izstrādāti, lai medītu Ukrainas tālās darbības dronus. Krievijas puse bija sapratusi, ka dārgas raķetes un parastās pretgaisa aizsardzības sistēmas ir bezjēdzīgas pret zemu un lēnu lidojošu lidaparātu. Un tas maksā tikai daļu no šīs cenas. Krievijas risinājums bija vienkāršs – izveidot savus dronus, lai notriektu Ukrainas dronus. Un tieši šeit atgriežas tās pašas ainas no šī video sākuma.
Atceries to dronu, kas bija pilns ar caurumiem un lidoja dziļi Krievijas teritorijā? Tas ir E300. Un tā infrasarkanā kamera, kas filmēja tuvošanos, nebija parastas pretgaisa aizsardzības komandas kamera. Tā bija Krievijas pārtvērē drona uzstāvītā kamera. Medījot E300 debesīs, izšaujot vienu zāli pēc otras uz to, un tomēr pat pēc 10 trāpījumu nespējot to notriekt. Šis ir tas zvērs, kuram Krievija izstrādāja jaunu risinājumu, lai mēģinātu to nomedīt, bet joprojām nespēja to izdarīt. Vai atceries to nērto jautājumu video sākumā? Un ja priekšrocība mūsdienu karā vairs nepiederētu bagātākajai pusē? E300 ir viena no pirmajām konkrētajām atbildēm uz šo jautājumu. Un tas ir pierādījums vienai lietai, ko tikai daži pasaules armijas vēlas atzīt. Dažreiz nākotnes karu neuzvarēs tā puse, kurai ir dārgākās tehnoloģijas, bet gan tā, kas mācās visātrāk. Ja tev patīk šī analīze, nospied patīk, tas ļoti palīdz kanālam augt. Un abonējies šeit, lai nepalaistu garām nākamos stāstus par to, kas mainās mūsdienu karā. Uz tikšanos!